Oi, tātad, mīļie draugi, čau visiem. Nu, ko es, nav jau nevar neko iefilmēt, jums te visu laiku lietas, un es pa naktīm, 2 nakts pa naktīm strādāju, hakrējos. Bet respektīvi, man vakardien bija jāizskrien uz banku, es negulējies aizskrēju 10, cikos tur 2 vai 1 pa dienu. Parakstīt ar papīru, un man iedeva, pēc brīža atnāca īziņa tas, kad man apsveicam, viņiem sataisīja biznesa kontu, un viss, tur tāds links, tev iedod to pagaidu parolīti, uz SMS atnāca, ieej iekšā, nomaina, un tev ir gan biznesa, gan personālais, un tur ir tāda feature, kad biznesam, abiem var virtuālās kartes arī pasūtīt un parastās, bet personālam kontam tev ir jāmaksā, liekas, tu 20 džoriki. Un biznesa tev pirmā kārta gan digitālā pavēlta, virtuālā respektīvi, ne? Un fiziskā kārta ir viena bezmaksas. Es izvēlējos tāpat tās izrādās vēl vienu banku, man bija tāpat pilnīgi blakus, gāja tur 20 minūtes kaut kur vēl ratā. Un šodien lietas, tāpēc baigi negribu bazāties, un šodien mēģināšu nobeigt to lapu, un tad es vēl pieteicu priekš merchanta, Gateway pašu bankas, ieintegrēšu iekšā, es jau sāku lasīt tos viņu dokumentācijas kodus, to API sistēmu visu, respektīvi tas, kas zinās, tas zina, ko tas nozīmē, lai es varētu savam piesaistīt moduli klāt, kā pieņemt maksājumu tieši ar viņu bankas, jo es jau pieteicu, lai man iedod visus tos klienta ID un visus tos pārējos secret kodus, un tad es varēšu testus palaist, paskatīties, lai viss strādā, jo tad uzreiz ir krīt tur nauda iekšā, un tad viss ir kārtībā, lai tev vietējiem būtu elementārāk maksāt un viss tam līdzīgi. Tad paliek man te tulkošana, vēl bišķiņ būs krievu valodā un vietējā valodā un angļu valodā. Tas automātiski nolasīs gan pēc telefona būtības, kas viņam pa valodu ir iestatīt telefonā, tāda ar valodu uzreiz parādīsies mājaslapa. Un tad SEO sistēmu bišķiņ uzlabosim tā, lai mēs būtu pirmajā vietā visā šajā te Grūzijā mēs būtu pirmie Googles meklētājā pēc pieprasījumiem. Tad sāksim sist pirmo biznesa modelīti, es sitīšu visu te ārā, kas te ir, pārņemšu, tad jāuztaisīs gribu ideja ir uztaisīt flyerīšu, tad sabazarēšu vietējiem, atstāšu kaut kuram liftos savu reklāmiņu, un vēl kaut kādu, man jau tādas dažas idejas ir, kaut kā varbūt sadarbošanos ar kaut kādiem, pastaigāšu pa biznesiem, piedāvāšu, piereģistrēšu viņus bezmaksas, tā kā listings piedāvāšu, respektīvi visi tie, kas būs tā kā uzņēmumi vai kaut kādi tādi, laikam es viņam došu bezmaksas, tie, kas gribēs pildīt darbus, izpildīt vai kaut kā es tur izmeņģēšu, kā es to sākumā piesaistu, uztaisīšu tā kā ievilināšanas veidu, vienu bezmaksas kaut kādu, tur viņi varēs reizi mēnesī izmantot, un, ja gribēs vairāk, ja darba izpildes tur kaut kāds būs, vai ne, tur, nezinu, remontu vai ko tur vajadzēs, viņš būs līdzīgs tā kā Geta Pro un tam līdzīgs pirmā platforma, otrā būs jau spēcīgāk nekā Bolts, tur būs viss vienā, tur būs piegādes, arī konsultācijas video un viss kaut kas tam līdzīgs, bet sāksim ar vienu, un tad jau iesim uz augšu, un tad skatīsimies, kaut ko menedžēsim un krūķīsim. Tā kā cerams, ka tās sākšu, ja rītdien iespējams ceru, ka pirmos testus slaidīšu, startēšu, un tad es jau sākšu iešu un runāšos un mēģināšu sākt dabūt savus pirmos klientus.